Jāni, priecājos tevi redzēt. Laipni lūdzu pie manis ciemos. Čau! Tas ir mūsu jaunais draugs, papagājs Rikijs. Viņam ļoti patīk bēniņi. Arī Selfija un Leopolds atstiepuši savus gultus uz šejieni. Tagad viņi kopā saimnieko bēniņos. Tūlīt mēs nokāpsim lejā un dosimies uz kinozāli. Bet pa ceļām uz mirklīti iegriezīsimies meteostacijā. Tā, pietuvināsim. Re, te viņas ir. Strādā dienu un nakti, maļ sniega miltus. Bet tagad uz kinozāli. Leopolds, Selfija, jūs jau esat šeit? Sēdieties man tuvāk. Lūk, Selfija dejo, vicini ar rasti. Lūk, Leopolds ieradies no dāvanas zāles viss lentītēs. Es apciemoju vāveres. Bet te Leopolds uz globusa. To gan es tikai nosapņoju. Tagad gan es ar lielāko prieku paskatīšos tavas fotogrāfijas uz šī lielā ekrāna. Abrīnojami skaista fotogrāfija. Nu ko, laiks doties tālāk. Gribu parādīt tev kaut ko dāvanu zālē. Šodien esmu gatavs atklāt tev vienu no saviem noslēpumiem. Paskaties, cik daudz dāvanu jau ir sagatavotas bērniem no tavas valsts. Latvija! Vēlies zināt, kā visas šīs dāvanas ietilps manās ragavās? Nu ko, skaties! Lūk, kāds tagad ir mūsu sunītis. Nu, tas nekas. Tūlīt mēs to izlabosim. Tagad dosimies uz manu kabinetu. Tava grāmata jau ir tur. Es to atnesu no bibliotēkas. Nu ko, sāksim? Jāni, tev ir 6 gadi. Sākam tavas uzvedības pārbaudi. Cipars 8. Esmu priecīgs, ka tava uzvedība šogad bija tik laba. Mūsu pārbaude ir beigusies. Tagad es gribētu parādīt tev savas sniega dzirnavas. Tās ir tālu no šejienes uz ledus ezera. Iet uz turieni kājām būs pārāk ilgi, bet ar ragavām mēs tur nokļūsim ļoti ātri. Lūk, te viņas ir, manas brīnumdzirnavas. Nu ko, pienācis laiks svētku Ziemeļblāzmai. Jāni, lai nākamais gads tev ir laimīgs, priecīgus svētkus, uz tikšanos nākamreiz!